Tā, nu ko es varu sacīt? Un sākas viss no galām. Jā. Es esmu vienkārši dūli, tā es varu pateikt. Rikāds man zelta gailusi. Viņš ir briesmīgi garš tomāts, 3 metri izauga. Un stāds viņam arī tieši tā uzvedās. Vienu normālu stādu to es ieliku, nu, kas gaisā vēl bija. Viņa jau maziņi jau krīt riņķī, šitas viss ies iekšā zemē, šitas te āķis. Un pēc tam viņas ies tur kaut kur augšā, laidīs pa augšu. Viņš ražo ļoti ilgi, ļoti garšīgi un skaisti, bet ir ļoti garš uz 3 metriem. Nu, vot, iešu sapumpēt ūdeni, te pārskatīšu kādas podas, kur te vēl jāsamērcē, jāsalē. Un stādīšu iekšā. Tā, ka šodien būs iestādīt kāposti, iesākt biedz burkāni, tad vēl šitie jāstāda. Siltumnīcas man visi 3 metri platas. Es no sākuma, pašā pirmā gadā es taisīju uz 2 dobēm, bet tas nebija parocīgi, tāpēc, ka nevar katram stādam tikt klāt. Paprikai arī tomēr dara katru stādu redzēt, vai tur kaut kur nav kaut kas jāpiesien, kaut kas nekrīt un tam līdzīgi. Vot. Tā kā es tagad esmu izvēlējusies šitā, un šitā man arī tomāti tiek stādīti. Tad katram tomātam var pieiet klāt, nevis, teiksim, caur, tā kā te, ja būtu 2, tad būtu caur vienu jāspraucās, lai tikt pie tā. Tas ir neparocīgi. Ja būtu cita platuma siltumnīca, tad es domātu savādāk, pagaidām tā. Cik man palika pāri? Man, protams, palika pāri. Te 3 kases saliku savai paziņai, kurā es redzēju, kura 1. gadu Latvijā, un tā būs palīdzīga roka no Latvijas iedzimtajiem. Ja tā var teikt, pēc 4 gadu, kā teikt, iedzīvošanās, tad šitie te iet laukā. Tie visi ārā tomāti, tie te bišķi pastāvēs ārā tāds nemīlīgs augsts vējš. Vot siltumnīcas man ir palikuši šitie te 3 ir melni, 4 purpurs, un tad te ir sarkanie tie tā, cik viņi tur varētu būt, 15 apmēram. Tur padomās. Principā viņas arī var stādīt uz lauku, ja viņi paspēja noražot līdz lakstu puvei. Tad viņas arī var izstādīt uz lauka. Dēļ tādas tomātu daudzumu uz tirgu tiešām nav jēgas braukt. Te man aug miksētā paprika, bet viņi vēl ir maziņi, un tas ir labi, jo viņi sagaidīs labi siltu laiku, kad stādīt ārā. Te ir daudz baklažāni. Šitie, kas aizmugurē, tie jau gan ir briesmīgi pastiepušies, kā teikt. Un tur skatīsies, varbūt viņš atsūtīs siltāku laiku. Ot. Te man ir, kas man tas tāds ir, jalapeno, viens piparīts, man viņa tik patīk. Tam vajadzētu vietu kaut kur atrast, siltumnīcā man tas šķiet. Lai gan ārā ar viņu aug. Pārējie asā paprika, kas man te ir, tā ies ārā. Tā arī vēl ir maziņa. Vēl ir laiks augt. Man liekas, viņai tā sēkla bija tāda, kā bija, tāpēc viņa tāda švakāk uz augšanu. Kā ir, tā ir. Jo man tur 2 asās paprikas es jau ieliku siltumnīcā. Šitie visi iet ārā uz lauku. Te ir gaišā paprika, te ir sarkanā dārzeņa paprika, tie iet ārā uz lauku. Es pat nezinu, cik daudz te uz to lauku iet ārā. Te ir vēl viena kaste. Sakrāmēti priekš humānās palīdzības. Es parādīšu. Šitos lielos pumpurus vajag ņemt nost, jo viņš izsūks, visu to labumu no visu šitā ķekara. Te tā ķekarā ir diezgan daudz, tie pumpuriņi veidojās, jā, bet šito lielo nevajag atstāt. To mēs ņemam vienmēr nost. Principā tie lielie visvairāk ir novērojumi pie pirmā zieda ķekara. Pēc tam viņi kaut kā tā izlīdzinās, vairs nav tik traki.
Es jau 1. gadu taupīju, nenoņēmu, izauga kliņģeris ar caurumu pa vidu, zieds bija baigais, bet tomāts vienkārši sapūva ar to savu visu caurumu. Ot. Vēl samtens jāiemet, jāatcerās. Jo man jau tik daudz nevajag, kur tā to vējš. Te vēl aug tādi tomātiņi, tie ir oranžie. Ot kā man ir daudz, vis kaut kā. Šitos te varētu arī aizvest. Jāsazvan tikai. Viņa teica, vēl kabačs nosaluši, pāris kabačs jāpiemet. Cik vienā cilvēciņam vajag. Labi, jāiet uztaisīt tējas pauzi. Apapriekš sapumpēšu ūdeni, tad tējas pauzi un tad vispārējā stādīšana. Kāpēc es gribu izstādīt? Tāpēc, ka šitajā siltumnīcā es lieku iekšā melonas pirmās. Nākošās ies uz lauku, viņām jau sāk jau tāda tā kā stīgas veidoties. Un pumpuriņi rādīties, un viss kaut kas te notiekās, te ir steiga. Kaut kas jādara, redz, kā ir, tā domā varbūt vēlāk sēt un tam līdzīgi. Ja būtu normāls laiks, tad jau būtu pašā laikā iesēts, bet augsts ir. Un tad ir atkal labi, jau var tos pamarināt šitos te tā ilgāk kaut kur iekšā, ka viņi nepārauga. Un vēl šogad es domāju, ņemt agroplēvu vai neņemt to melno agrotekstilu, jo viņš varētu taisīt siltāks kājas šitiem te siltummīļiem. Par nezālēm es tik daudz kā par to, un es te taisīju aptāju, bet ļoti maz cilvēku tā atsaucās. Tā, kā teikt, ir kas ir par un ir kas. Viss atkarīgs kādas platības, ja ir milzīgie lauki, tad jau nav citu variantu, tikai ir to agrotekstilu. Jo šitiem nepatīk, ka viņiem cilās stīgas. Šitiem arbūziņiem. Tad, kad ravējā, gribās paņemt to stīgu maliņā, visu to auglīt. Viņš vienkārši nomet to auglīt, nopūst. Viņam tas nepatīk šitāds štelis. Ja kas tad citreiz var vienkārši garās nezāles nogriezt. Tas vienīgais variants, jo pat nezāle kā tāda viņam pašam augam netraucē, bet tajās nezālēs ieviešās gliemežu, viņi spēja apgraust pat arbūzu augli, lielu augli. Labi, gan es tarkšķi. Mūsu apakšīrnieki. Es tepat stādu tomāts, viņi ņemās pa dīķi. Tā tomātu māja ir apstādīta. Šodien pietiks ar strādāt. Pie tomātu stādīšanas pats galvenais nesastādīt par biezu, un tas ir ļoti grūti. Te man liekas ir kāds 60 centimetri. Šiten arī. Bet tas baigi jāskatās līdzi, jo viņiem tendence saiet biezāk. Jo tad, kad viņi ir par biezu, viņi sāk palikt dzelteni. Acīm redzot, viņiem trūkst gaismas. Tā kā ir gadījies, visādi ir saauguši stādi un gribās visus iestādīt, bet tomēr labāk viens stāds, kas dod pusotru spaini ar tomātiem, nekā vesela siltumnīca, no kuras 2 spaiņas novāc. Lai gan, man vienmēr ir tomāti daudz izauguši tur pa to. Nav ko, kā teikt, sūdzēties, jo projām dzer tomātu sulu. Un negaida ar nepacietību pirmos tomātus, jo visa ir pietiekoši kamenīt. Kā jau solīju, saliku zālīti. Vispār vakar viņa vēl bija zaļa. Tagad sāk jau žūt mazliet. Es lieku zaļu kā nopļauts. Tā vieglāk ir. Īpaši necimperalējos tur. Kā sabāž, tā sabāž. Cik paliek līdz kātam, te ir kāds. Tā kā šitas, nav tas smalcinātais sienas, tad ir pilnīgi vienalga, cik viņš tur tuvu pie kāta un tam līdzīgi. Kā gliemeži salīduši iekšā par to mitro laiku. Bet viņi te neko neizdara, te tā,
kad ir laiks un vēlēšanās, tad palasu viņus nost. Nu, tā mēs augam. Nezinu, var redzēt, cik viņi zaļi un veselīgi. Dabūjuši ūdeni ir tikai pie iestādīšanas. Uz zemi man bija, zem bija kankāļi, sadragāts mūrīts. Tomātiem nav būtiski īpaši, kas viņiem tur pa zemi. Es jau arī gribu uzzināt to noslēpumu, kā viņi tā spēja augt bez laistīšanas un būt veselīgi, žirgti un zaļi. Bet viņi man nestāst. Te ir dažādas šķirnītes, līdz ar to katrs izskatās savādāk. Es gribēju papētīt, kāds tad viņiem saknes, jo te izteica minējumu, varbūt viņiem baigās saknes kaut kur stiepjās, nezinu kur. Saknes viņiem rudenī tā kā kulaks, ne vairāk, maziņas, var sakot. Jā, kā tas salīduši. Nu tā apmēram. Tagad es aiztaisīju visu siltumnīcas ciet. Šitādā veidā audzējot siltumnīcā jābūt vaļā. Man liekas, ka viņi caur lapām tomēr to mitrumu dabū. Ot. Te viens lūriķis. Viņš zina, ka te nevar nākt, tad es dik bļauju. Un pie mums atkal līst. Šodien uzgājām augšā, es domāju, varbūt var kartupeļiem kaut ko uzrupināt zemīt. Tas plāns izgāzās, būs cits plāns, acīm redzot, viņi būs jāstād bedrītēs. Tā kā bija pirmā gadā stādīti. Piereiz par šitiem tomātiem. Šitā laikam tāda šķirnīte, viņa vairāk ir cietus no vēsuma un no ārā iznešanas, kamēr te blakus. Šitas ir oranžais, ir galīgi zaļš, tāds feins. Arbūs man ir galīgi švaki, jo viņiem tas augstums nepatika. Iespējams, ka pārstādīšu.